Mani sauc Kristians Potišovs, un man ir 13 gadi. Vieglatlētikā es trenējos un skrienu vidējās distances no 800 līdz 1500 metriem. Es vērtēju savu 2012. gada sezonu normāli, jo es Latvijas čempionātā ziemā telpās ieguvu 1. vietu, Latvijas čempionātā krosā 4. un arī 1000 metros ārā 4. vietu. Ieguvu daudz jaunu personīgo rekordu. Pats esmu apmierināts ar savu paveikto rezultātos. Manas labākās sacensības, kuras piedalījos, bija Latvijas čempionāts ārā, jo tur es ieguvu personīgo rekordu. Skrēju, cik vien ātri varēju, bet man likās, ka es varēju ātrāk, jo nebija ko ķert. Un izdarīju, ko varēju tajā brīdī. Manas neveiksmīgākās un tās sacensības, kas man likās neizdevušās, bija Latvijas čempionāts krosā Šmelī Rīgā. Tur es neizdarīju visu, ko es varēju, un es slikti jutos pēc skrējiena. Likās, ka es varēju ātrāk, neizspiedu no sevi visu. Man kopumā no 2012. gada atmiņā palika treniņu nometne Slovākijā Mazajos Tatros, kur mēs trenējāmies 2 reizes dienā, bijām kalnos gājienā un bija ļoti daudz interesantu vietu, ko skatīties un kas paliks vēl projām atmiņā man daudzus gadus. Mani mērķi 2013. gadā ir personīgais 800 metros, 2, 20 un 1500 es gribu 4,55. Šajā gadā es gribu iegūt Latvijas čempionāta godalgoto vietu un personīgos rekordus. Visvairāk es ceru visvairāk es mērķi lieku uz 1500 metriem. Slovākijā apstīt būt tajās lielajos Tatros, uzkāpt augstākajā virsotnē, kur var uzkāpt, un skatīties augstākās vietas.